Es esmu Dace, Butīk hotela Altenburga un Kalēju ielas rezidence, apsaimniekotāja menedžera. Butīk hotela Altenburga un Kalēju ielas rezidence atrodas visskaistākajā vietā Talsos, Talsu vecpilsētā. Kalēju iela ir viena no vecākajām ielām Talsos, no kuras būtībā ir sākusies mūsu pilsēta Talsi, un ar to mēs arī ļoti lepojamies. Šī ir iela, kuru klāja bruģis visas ielas garumā. Šeit ir ārkārtīgi laba aura, un tepat ir Pilskalns, kur ir bijusi senā Kuršu pils, Saules kalns, Saules kalna estrāde, Tiguļkalnā muzejs, šeit pat ir promenāde un kafejnīcas un Talsu kultūras centrs un baznīca kalns, kur ir baznīca un dažādas foršas vietas, un ar to mēs arī esam īpaši. Kalējos rezidents pārtapa par viesunam Covid laikā, un šī ēka, kur mēs šobrīd atrodamies, Butīk hotela Altenburga, mēs apklājām samērā nesen, pāris mēnešus atpakaļ, 13. jūnijā. Šī ir 200 gadus veca ēka. Kaut kā dabiski likās, kad šī varētu būt viesnīca, jo Talsos vispār viesnīcu nav. Ir lielā Talsu viesnīca un pāris apartamenti, bet tieši kā viesnīca tas Talsos arī trūka un kur nu vēl vecpilsētā. Un es domāju, ka ar šo divu ēku restaurāciju, cieņpilnu atjaunošanu, ne tikai ēkas ir atguvuši savus posmi, bet visa iela vecpilsēta, visa Talsu pilsēta un līdz ar to mūsu novads kopumā un arī Latvija. Paldies saimniekiem par šo cieņpilno attieksmi pret vecām ēkām, kur tiek saglabāts maksimāli viss vecais un ieturēts tāds īpašs stils. Ēkas bija pamestas 30-40 gadus, šeit neviens nedzīvoja, jo viņas bija katastrofālā stāvoklī, bez jumta, bez izpuvis viss, un te ir ieguldīts ārkārtīgi liels darbs, jo būtībā no graustiem uzbūvētas skaistas ēkas, saglabājot šo te veco stāstu. Piemēram, Butīk hotela Altenburga vienā istabā ir saglabāta šīs ēkas oriģinālā mājas krāsnes vienā vannas istabā integrēta, un tas visiem viesiem patīk, īpaši ārzemniekiem. Talsu namu stāsti. Šeit ir pilnīgi visas ēkas, Talsos vecās ēkas, par visām ir apraksti, un īpaši stāsts ir par Kalējos rezidenci. Tad, kad restaurēja rezidenci, vēl nebija plāna uz šo Butīk hotelu māju, un tad šī māja kalpoja kā donors rezidencē, un visas brusas un viss, kas te bija labs, tika izlietots rezidences restaurācijā. Un tad, kad sākās šīs ēkas atjaunošana, tad nācās meklēt citu donoru. Un cik es zinu, kad kaut kur Kuldīgas pusē no vecas ēkas ir arī vestas šeit brusas un koka dēļi, un ir speciāli arī durvis iegādātas vecas, autentiskas. Slēģi ir vecie oriģinālie atstāti, mājas atjaunoti un piešķir mājai īpašu auru. Un ejot par šo Kalēju ielu, jūs redzēsiet uz slēģiem arī visu šīs mājas restaurācijas stāstu. Un šīs planšetes mēs gatavojām uz atklāšanu. Tas ir mans meistarstiķis pirmais, jo es pabeidzu kanvas kursus, un es domāju, nē, es pati uztaisīšu. Un man liekas, ka man ļoti labi sanāca, un to novērtē arī gan vietējie pilsētnieki, gan arī turisti. Un tur var redzēt sākotnēji, kā māja izskatījās līdz pat renovācijas noslēgumam. Kalējos rezidenci mēs iznomājam visu ēku, un tur ir 12 guļvietas. Savukārt viesnīcā šobrīd ir 4 numuriņi, mēs varam izguldīt 8 cilvēkus, tātad kopā mēs varam izguldīt 20 cilvēkus. Mēs arī ļoti sadarbojamies ar citiem uzņēmējiem, ar Zemnieku saimniecību Cukuriņu, kur ir viesību zāle, kur var svinēt jau lielākus svētkus, bet gulēt pie mums. Un mēs sadarbojamies, jūs esat pamanījuši, ka pie mums ir ārkārtīgi skaisti māla trauki, un tie visi ir mūsu vietējā darinājumi. Tāpat mēs viesus cienājam ar šeit pat lasītām tējām.
un mums vienmēr ir svaigi ziedi un āboli, un tas ļoti, ļoti uzrunā turistus no ārzemēm. Pārsvarā mūs ir iecienījuši gan vietējie Latvijas apceļotāji, bet arī turisti. Mums šī pirmā sezona un liela pieredze mums nav tieši viesnīcai, bet mani personīgi izbrīnīja lielais turistu daudzums no Austrālijas, no Amerikas, latvieši, kas brauc pētīt savas dzimtas saknes šeit, un ļoti interesanti ar viņiem sarunāties. Tāpat mūsu kaimiņi igauņi, lietuvieši, poļi, vācieši. Tāds bija mūsu šīs vasaras auditorija, un rezidents ir iecienījuši arī ārzemnieki. Mums bija portugāļi veselu nedēļu, dāņi un arī latvieši, kam patīk būt kopā ar ģimenēm, ar draugiem, svinēt dzīvi, jo pie mums tiešām ir ārkārtīgi skaisti. Un vislielākais prieks ir par tiem, kas jau ir kā tradīcijas uzņēmuši un katru gadu cenšas Kalēja ielas rezidencē svinēt kādu savu dzīves notikumu. Tas tiešām priecē un apliecina to, ka mēs visu daram pareizi, ka pie mums patīk, un ne tikai mēs novērtējam šo stāstu, mājas stāstu, pilsētas stāstu, ielas stāstu vēsturiskā kontekstā, es domāju, bet arī ciemiņi no dažādām vietām. Kad atbrauc turists, prasa, ko mums darīt. Un tad šeit ir viss ēšana, gulēšana, izklaides, veselīgs uzturs, un tad kas pēc interesēm mēs varam piedāvāt un ārkārtīgi ērti, ja tur, piemēram, zemnieku saimniecību cukuriņas milšērkšķi, vai atkal strausu ferma laucienē, vai ciparnīca, ja ar meistarklases veidot, un sabils terase, kur uzēst. Kalēja ielas rezidencē viesiem ir pieejams viss, sākot no traukiem, virtuves zonu, leduskapi lielu, plīts, cepeškrāsums, viss, lai varētu jauki atpūsties, kopā gatavot, taisīt dažādas meistarklases. Rezidents ir īpaši ar to, ka te vietas pietiek visiem. Forša lounge istaba, kurā atpūsties, ir 2 terases. Vasarā ir absolūti burvīgs šī lielā terase, un ziemā savukārt var kamīnu iekurināt. Atjaunojot ēku, ir saglabāts arī šis milzīgais manteļas kurstenis, kas mājai arī piedod tādu īpašu akcentu, jo tas ir retums, un Kurzemē tas kādreiz bija populāri, bet tagad daudz vietās neatrast. Tā kā, ja grib redzēt īstu manteļas kursteni, var arī braukt uz Kalēja ielas rezidenci.